Vai tas varētu būt iemesls, ka viņš nedrīkstētu sportot? Es domāju, viņam jāsporto tik, cik viņam tas nerada liekas sāpes vai sāpes nepastiprinās. Ilze, vēl kaut kas? Pamazām mēs tuvojamies noslēgumam. Man būtu lūgums katrai no jums pateikt pāris teikumus mūsu skatītājiem. Es novēlētu jums satikt cilvēku, ar kuru jūs varat izrunāties, uzrakstīt uz lapas daudzus jautājumus, aiziet un saņemt atbildes, jo vislielākā problēma un, pareizāk sakot, tas, kas mūs visvairāk nomāc, ir neziņa. Vai tas, ko mēs izdomājam, kāpēc mums ir tā, jo nereti tas briesmīgākais bubulis ir tas, ka mēs nesaprotam, kāpēc, kā šī gadījumā, kāpēc sāp, kāpēc spiež, kāpēc ir vēl kaut kas. Un tad, kad mēs to parunājam un analizējam, kāpēc tas tā varētu būt, cilvēks ļoti ātri nomierinās. Tā kā novēlu jums satikt dzirdīgas ausis un saprotošu prātu. Es gribētu novēlēt to, lai jūsu dzīves kvalitāte būtu pēc iespējas labāka, lai šī ļoti, ļoti smagā slimība neņemtu virsroku par jums fiziski un morāli, lai jums būtu atbalsts un spēks turēties pēc iespējas labāk. Es noteikti pievienošos tam, ko teica kolēģi, un es domāju, ka ir ļoti būtiski ne tikai vienmēr domāt, kas ir veselīgi, ne tikai domāt, kas ir pareizi, bet tā kā mēs šeit arī visi runājam, ka domāt, kas ir domāts tieši tev, kas ir vislabāk tieši tev pašam, varbūt mazliet vairāk padomāt šajā brīdī par to, ko tu gribi dzīvē, kā tu gribi dzīvot, kā tu gribi ēst, kā tu gribi kustēties un iziet vairāk no šīm te savām vajadzībām. Jo ļoti bieži mēs ļoti daudz domājam par citiem. Varbūt šis ir tas mirklis, kad mēs varam padomāt par sevi. Un droši vien tas ir arī būt mans vēlējums. Jā, mans vēlējums arī būs saistīts ar to, ka nebaidaties un uzdrošinieties domāt par sevi, domāt par to, kas ir vajadzīgs jums šajā brīdī, un nebaidīties arī paprasīt no citiem palīdzību, atbalstu un arī lūgt, lai jums palīdz saprast un atbild uz jūsu jautājumiem. Paldies! Un es vēl piebildīšu Sanitai, ja ir interese par mākslas terapiju, tad lūdzu interesēties www.dzīvībeskoks.lv, tur notiek nodarbības regulāras. Es arī novēlēšu laikam neaizmirst, padomāt par sevi katru brīdi, jo laikam jau mēs paši sev tomēr esam tie svarīgākie. Visu labu!